Labdien, Gym skatītāji. Mani sauc Normons Tomsons. Es esmu viens no stiprākajiem vīriem pasaulē tieši cīņās ar rokām, jeb armslingām. Ko jūs šodien redzējāt? Šodien jūs redzējāt manu vispārējās sagatavošanas trēniņu ar nelielu ieskatu uz armslingu. Un tie nelieli ieskatā bija tāds maziņš akcentiņš arī uz dziednieciskiem vingrinājumiem, kā piemēram pleci, elkoņi, plaukstas. Treniņu mēs novadījām Veselības fabrikā, Brīvības 214 sporta klubā, jā. Sākām ar, protams, vispārēju kardio iesildīšanos, ar kardio iesildīšanos plus vispārēju vingrinājumu, kas ietver visu ķermeni. Pēc tam sāk nākt jau specifiskā sērija tieši pleciem. Vingrinājumi tādi, ko parasti lauzējs tieši laušanās brīdī neizmanto, bet tā kā sacensības pašam man ļoti tālu vēl, tad es tieši šīs muskuļu grupas, kas vairāk strādāt kā muskuļu antagonisti, tieši izmantoju. Plus arī otrais vingrinājums paralēli pleciem tur sekoja kā atspiešanās no bumbām. Tas ir grūts vingrinājums. Tu katrs mājās var pamēģināt, protams, kaut kādu paklāņu vai kaut kādu mīkstu, kaut ko paliekt apakšā un noteikti iesildat plaukstu locītavus. Viņš pamatīgi izdrebina gan plaukstas, gan elkoņus un plecs. Protams, strādā gan krūtis, gan triceps šī momentā. Tālāk visus tos mēs taisījām 4 piegājienus pa 10 reizēm. Tie pleciņi tur mainījās, bumbas palika tās pašas. Tālāk gāja vingrinājums, plaukstas rotēšana ar biksēm plus darbības pie galda. Darbības pie galda tas ir vingrinājums, kas ir zināms gan arī kuram roklauzējam. Viņš ir ļoti populārs vingrinājums. Tas pirmais varbūt nācis no mana vingrinājuma arsenāla. Diemžēl patentējis vēl neesmu, bet vingrinājums, kas ļoti noderēs tieši apakšzāmu piestiprināšanās vietas muskultūrām un saitēm. Tā, trešais, kas mums bija... tā bija trešā kombinācija. Otrā kombinācija bija tur, kur bija rotācija un spiešana apakštvērnē sajaudas. Pirms pēc treniņa vēl PH līmenis no normas robežās un varbūt galva strādā netik skaidri, bet labi, tas bija tā pa otro. Bija rotēšana, hanteļu rotēšana un spiešana apakštvērienā. Hanteļu rotēšana tieši tad, kad mačs vēl ir tālu, vingrinājums ļoti labs, gan stiprina, protams, tvērienu, pirkstu stiprību, un plus notiek supinācijas un pronācijas kustība taisnā rokā uz leju. Nostiprina saites un, kā jau teicu, pirkstu stiprību. Un kombinējumā ar apakštvērienu ideāli šim periodam labāk variants var iedomāties. Nākošais slieksnis, ja filmētu, būtu atspiešanās apgrieztā tvērienā no līstakām, kas arī būtu ļoti līdzīgi un kas uz sīpsliņām iedod diezgan pamatīgi slodzīti. Bet tur, ja kāds grib kaut ko tādu mēģināt, noteikti pamatīgi iesildieties, jo tas ir tāds, teiksim, tā jau tāds nākošais levelīts, ko varbūt nākamreiz parādīšu. Un par trešo jau es izstāstīju, pamanījos izstāstīt. Tās bija tās bikses un darbības ar rokturu pie galda. Darbībās pie rokturu galda grib pateikt, ka tur pareizi ir tad, ja elkonis slīd. Elkonis ir klāt un elkonis slīd un nobeiguma fāzē ar viņš klāt. Un visu laiku strādājot ieliecoties kājās, notiek, teiksim tā pretinieka nolaušana. Svoriņi man tur nebija lieli, bet teiksim tā, visas treniņš sastāvē no diezgan intensīvi, no tādas intensīvas slodzes. Obligāti es tajos šīs trenižieru pretstībās liek klāt ar gumijas. Šoreiz vienu kaut kādu sasiet gumiņu atradām arī piekombinējām. Un tālāk, kā 4. vingrinājums nāca arī ļoti tāds specifisks vingrinājums, kuras drebināts starp pirkstiem nūju tādu, kas saucās fleksībāra. To laikam es daru. Šobrīd jau vairs nevienīgais, bet vispār kādreiz bija vienīgais, kas to pasaulē dara drebinu starp katru pirkstu, plus šī gadījumā es pieslēdzu kā apakšžāmu fleksību ar vienu stienu galu, kurš bija otrs stienu gals bija respektīvi stūrī. Šī gadījumā man tas iedarējās. Un
teiksim tā, gribu pateikt, ka gandrīz manā pieredzē 2 vienādi treniņi nav. Kaut kas, kaut vai minimāli, kaut vai iesildīšanās vai kaut kas tāds, arī no specifiskās varbūt sagatavotības kādreiz kaut kas pamainās, bet tamdēļ vienmēr es iesaku ar pašiem kaut ko padomāt, klāju varbūt nenošpikot no kaut kāda, no manas vai no jebkuras citas programmas. Un jo būs kreatīvāks, jo vairāk ieklausīsies savā sirdsbalsī, jo būs labāk. Ko es tur nepateicu? Nu, jā. Par apakšdevumu fleksiju, kas bija stieņa gals ielikt stūrīti un kur saliecām, noteikti, kamēr ir sacensības vēl tālu, es ieteiktu padarīt ar atliektāku plaukstu, izripināt pirkstos un augšā. Tiklīdz nāk sacensības tuvāk, tad darīt tikai no taisnas pozīcijas un uz augšu. Taisnas pozīcijas uz augšu. Šī treniņā neiekļauj vingrinājums, kas ir tīri klasiski vai ļoti līdzīgi klasiskajiem, kas ir tieši apakšdauma saliekšana. Tas ir augšdauma saliekšana un iztaisnošana, respektīvi biceps, triceps dažādākās izpausmēs. Bet to varbūt citreiz, bet šeit viņš gāja kombinējumā ar citiem vingrinājumiem. Respektīvi kaut kāda atspiešanās, stieņa spiešana. Beigās var uztaisīt uzgājienu, kur iesaistījās gan rokas, gan muguras muskultūra. Teiksim tā, jo nāk sacensības tuvāk, jo vairāk specifikas. Pašās beigās, kā ierasts daudzās programmās un kā daudz iesaka, es vairāk paņēmu tā kā korsetīti, kuru papildināja ar šādiem tādiem vingrinājumiem, kas varbūt bija bišķīt arī varbūt eksplozīvi kaut kādā mirklī. Gan tas pats uzgājiens, gan kaut kāds leciens. Tas ir tīri vispārībā, jo šobrīd vairāk tas bija tā kā mans treniņš, kā es šobrīd darītu. Šobrīd, kad man no mača ir, teiksim tā, varbūt pēc 4 mēneši apmēram, es pat nezinu, varbūt vēl ilgāk. Un rītdien eju uz skošu spēlēt, parītēji snowboard braukt. Pēc tam atkal atgriežos svarzālītē. Tas īsumā viss. Saucās Pietrauks arī ar